Tātad šis nebūs no tiem vingrinājumiem, kas ir bāzes vingrinājumi. Bet šis sievietēm ir ļoti svarīgi, lai vai kā, tas ir svarīgi gan iegūtņu muskultūrai, gan vētra muskultūrai, gan dibenam un kājām kā tāda. Principā šis ir tā pati kustība, kas ir Romanian deadlift kaut kādā veidā, un šis ir gan glute bridge, gan hip thrust, ja? Atkarīgs tikai no tā, vai tu guli uz zemes vai pret kaut ko atspiedies. Tātad pirmais mēs dabūnam kājas diezgan tuvu sev pie dibena papēžus. Mugura, lai mums nav šis te izliekums un te, lai nav sprauga. Tādēļ mēs kārtīgi dabūnam muguru pie grīdas. Tagad tas, ko mēs darīsim, mēs mēģināsim ar šiem te kauliņiem uzbraukt augšā griestos. Tātad mēs ceļam augšā, braucam ar kauliņiem griestos, dibenu kārtīgi saspringzinam, turam sasprindzināts, svars viss ir uz papēžiem. Pirmsgalva principā tuksē, neatspiežoties pret zemi. Tātad, kad mēs esam augšā, mēs kārtīgi saspiežam sēžas muskultūru un mēs spiežam sevi augšā ar kājām un ar sēžas muskuļiem. Tātad mēs vienmēr mēģinām paturēties šajā pozīcijā, kad mēs esam augšā, un ko vēl var darīt, vēl var ceļus braukt uz āru. Tā ir, kā tu gribētu ceļus dabūt uz āru. Tad mēs nolaižamies, bet mēs laižamies ar ierautu vēderu, lai mums saglabājās šī pozīcija, ka mugura ir pie grīdas. Jo, ja es no šīs pozīcijas vienkārši laidīšos lejā, tad man te automātiski izveidojās spraugas starp grīdu un starp muguru, bet vajag, lai ir plakani, ja? Tātad atkal mēs uzbraucam augšā, mēs sasprindzam, mēs kājas vēram uz āru, mēs laižamies lejā un bams atkal braucam augšā. Šo vingrinājumu var darīt entās reizes dienā. Ko vēl var darīt, ja šis ir pa vieglu? Tu vari pacelt vienu kāju augšā un celt sevi tikai ar vienu kāju. Tu vari arī uzlikt kāju uz kaut kādas mēbeles un celt sevi no turienes, tikai tad jāpiebrauc tuvāk pie tās mēbeles. Variācijas ir daudz un dažādas, bet šis ir ļoti labs vingrinājums, kuru var apvienot arī ar elpošanas vingrinājumu.